tiek stāstīts tieši par bezmaksas rīkiem uzņēmējiem, jebkuram aktīvam cilvēkam, kurš izpauž sevi elektroniskajā vidē. Tātad ir uzskats bieži vien arī ir tāds, ka es jau internetu zinu. Tātad atvērt pārlūku programmu māku, googlēm atrast kaut ko māku, kur pogus priekš atpakaļ, kurus linkiem klikšķināt māku. Ok, bet tad mēs nekur tālāk arī netiekam, jo mēs zinām tikai to vidi, ko mums piedāvā lielākie ziņu portāli un kāds draugs kaut ko ir pateicis. Savukārt šī kursā tātad, kā jau redzam slaidā, ir visai plašas zināšanas. Ieskicēšu dažas no, tā teikt, programmām, kuras tiek apskatītas, praktiski apskatītas, pielietojums parādīts arī kurš to ir dzīvē īstenojis, gan sociālajie tīkli, gan mākoņu pakalpojumu programmas, gan arī tas pats stāsts par pārlūku programmām, kā tīrīt apmeklēto lapu vēsturi, kā panākt, lai ir vai nav paroles saglabājās, kā vispār paroles mēs varam vienu vietu glabāt un daudzas interesantas lietas. Piemēram, šī programma. Jautājums, cik no jums to zina? Tātad iespēja plānot sapulces internetu vidē. Tātad, ja man ir jānoorganizē sapulces iesaistītiem vairākiem cilvēkiem, un es jau zinu, ka viens nekad netiek pirmdienās, vienam nekad nepatīk vakar, tam atkal rīti nepatīk, tas atkal vispār nekad nevar saprast, kad viņam patīk un kad viņam nepatīk. Tad, tā grupa ir projekta grupa, kurā nav visi darbinieki no 9 līdz 5 uz vietas. Līdz ar to mēs internetā varam izveidot tādu kā plānotāju. Šeit, piemērā, ir piedāvāts darba grupai tikšanās 25. vai 26. martā un vairāki laiki. Tātad 25. martā tiek piedāvāti laiki 3 un 6, bet 26. martā 9 no rīta un 3 pēcpusdienā. Tad izsūtot šādu saitītu šo rīku, tad visi, tā teikt, ieinteresētie cilvēki vienkārši atzīmē tos laikus, kuri viņiem ir ērti. Savukārt man kā grupas vadītājiem vienkārši atliek matemātiski paskatīties, kurš ir, tā teikt, visērtākais laiks, vai arī kurš darbinieks, kurš man ir obligāti vajadzīgs, kurā laikā viņš tiek, un varu izvēlēties. Un atkrīt zvanīšana, saskaņošana, pārzvanīšana un viss no tam izrietošās sakas. Ļoti ātri, ļoti ērti. Arī šis ir ļoti interesants rīks. Ja man ir tātad šis sadarbības partneris, teiksim, Ķīnā, savukārt man kaut kāds arī svarīgs projekta grupas darbinieks ir izbraucis, teiksim, komandējumā uz vēl citu valsti. Un mums ir jāsanāk kopā un, teiksim, online mītingā, jeb tiešais sapulcē, vai arī par terminiem visiem mēs izrunājam šī kursā, jānorganizē šī tiešais sapulcīte. Lai nesanāktu tā, ka vienam no mums ir jāceļās 4 naktī, bet otram ir jau 9 vakarā, tad ar šīs programmiņas jau internetu lapas iespējām varam piemērot vēlamāko pulksteņu laiku, teiksim, varbūt 7 no rīta. Tas ir tāds optimālākais variants. Teiksim, ja man ir 7 no rīta, kolēģiem varbūt ir 4 pēcpusdienā un nevienam no mums nav jāceļās naktī. Dokumentu glabāšana, kopīgošana internetu vidē. Noteikti visi zinām par Google Docs, kuru arī mēs apskatām, bet vai atkal mēs zinām par tādu lietu kā SkyDrive, kas arī ir ļoti ērta un pat, teiksim tā, tehniski bagātāka vietne nekā Google dokumenti, kuri turklāt ir sasaistīti ar Office 2010. Tad, ja es strādāju 2010. Teiksim, Wordā vai Excelī, es dokumentus pat tiešām no savā Excelīša varu augšu pielādēt mākonī. Un arī izmantot iebūvētās datoru iespējas, bet par to visu sīkāk mēs skatāmies kursā. Tāpat izmēģinām arī karšu pielāgošanas iespējas. Tātad šī brīdī, piemēram, šeit ir attēlota Bing karte, kurā mēs varam personalizēt, piemēram, tās valstis, personalizēt karti, norādot tās valstis, no kurām nāk apmeklētāji mūsu atpūtas parkam, un pēc tam šādu karti ievietot, teiksim, reklāmas nolūkos savā mājaslapā vai Facebook vietnē vai kur savādāk, jo tad viņas visas ir kopīgojams, kodiņi ir iegūstami un rediģējami. Vai arī, ja mums ir jāsagatavo kāds projektu pieteikums, vai arī vienkārši gribās saprast konkurenci dažādos jautājumos, kur var meklēt statistiku. Un kā viņu meklēt un kā viņu iegūt. Centrālais statistikas birojas, vai tā būtu arī Eurostat, vai arī grafiskie. Šeit ir piemērs vienai programmai, kas attēlo informāciju grafiski par valstīm ļoti dažādos griezumos. Principā vizuālais Eurostat, tā varētu teikt.
Un arī, protams, kas ir uzņēmējiem ļoti svarīgi, kur un kā meklēt finansējumu projektu iespējas. Un tad, teiksim, arī ir tāda vietne internetā, kur mēs varam norādīt, kas mēs esam, tad uz kādu mērķu grupu paredzētie finansējumi pieejami, kādai jomai mums šie finansējumi interesē, un tad tiek parādīti visi aktuālie atvērtie projektu konkursi, bet šī ir tikai viena lapa, kur mēs apskatīsim, tādas ir vairākas, tātad, specifiskas vai iedalītas, kur tādai vai tādā jomā var meklēt atbalstu.